Ir kārtējā saulainā pavasara diena un tautas sporta sezona teju sāksies. Esam aicinājuši sarunu Matīsu Ratnieku, Rogaininga un skrējienu seriāla organizatoru. Un mans pirmais jautājums par Rogainingu. Kas tad ir Rogainings un kā var piedalīties šajās sacensībās? Rogainings ir komanda orientēšanās sacensības, kur komandām noteiktā laika posmā ir jāatsvāc kontrolpunkti ar lielāko kontrolpunktu vērtību. Un pirmais Rogainīga sezonas atklāšanas posms notiks jau tepat sestdien, 21. martā pie Tirdzniecības centra Olimpijas sauc Rīgas pavasara leģenda Rogainings. Mājaslapa Rogainings LV. Piesakies un piedalies. Nu, un tiem, kuri varbūt neprot orientēties, vai ir obligāti jāprot jau orientēties un jābūt ar pieredzi, vai varbūt var nākt arī komandā un... Es domāju, ka Rīgas Rogaininga ir ideāla vieta, kur iepazīties ar orientēšanos ar Rogainingu, jo tā karte, ko mēs izmantosim pasākumā, tā ir pilsētas karte, tā kā visa orientēšanās būs pa pilsētu. Un arī jebkurā faktiski tā Rogaininga karte, tā kā topogrāfiska karte. Un varēs droši viņu atrast šīs zināmākās vietas kartē, un tāpēc, domāju, būs viegli orientēties un arī neapmaldīsieties. Un savukārt tie, kas varbūt bažījās par savu skriešanas ātrumu, cik tam ir liela nozīme, vai ir obligāti ļoti ātri jāskrien, lai piedalītos šajās sacensībās? Mums ir gan distances, kur tu vari doties pārgājienā bez laika limita, tur nav jāskrien, ja tu vēlies, tu vari skriet, tu vari iet, galvenais ir ielikties kādā no laika limitiem 2, 4 vai 6 stundām. Cik posmi Rogaininga jūsu seriālam būs šogad un kurās vietās? Šogad leģenda Rogainingam pavisam būs 5 posmi, 2 Rīgā, sākas 23. martā. Noslēgums 7. novembrī Rīgā, un pa vidu 30. maijā mēs nonāksim Ropažos, 11. jūlijā mēs būsim Pilsrundālē pie pils, būs interesanti, un 15. augustā būsim Baldonē pie Mercendarbas muižas. Esmu bijis atsliecinieks tam, kā Rogainings ir izaudzis no marģināla sporta veida jau par vienu no tautas sporta, var teikt, mainstream sporta veidiem. Tu pats arī tikko pieminēji to, ka no 52 gada nedēļām būs cik nedēļas nogalēs Rogainings šogad? 24 nogalēs nedēļu Latvijā tu vari orientēties un skriet Rogainingu. Jā. Tā kā tas ir liels skaits, un Latviju uzskata arī par Rogaininga lielu valsti, tāpēc, ja pasaules čempionāts notiek kaut kur Čehijā vai mums tūmā, tad parasti trešdaļa vai puse no visiem dalībniekiem ir latvieši. Kā tu izskaidrotu to šī sporta veida augošo popularitāti? Es domāju, ka Rogainings ir visiem pieejams sporta veids. Pie tam tas ir komandā, tas nav individuāls sporta veids kā orientēšanās. Jūs varat savākties komandā, labi pavadīt laiku, un ja arī kāds nemāk orientēties, tad vienmēr būs kāds komandas biedrs, kas tev palīdzēs atrast to kontrolpunktu. Jums ir vieglāk 4 meklēt kontrolpunktu nekā vienam, un arī, ja jūs esat apmaldījušies, tad jūs apmaldījušies 4, un vienalga kāds atradīs ceļu ārā. Un pie tam Rogainingā ir plus tāds, katrs plāno savu maršrutu, un katram ir pilnīgi savs individuāls maršruts, un īstais neviena tu pakaļ neskriesi. Jā, un noteikti Rogainings var iedalīt urbānākos un vairāk tā kā meža Rogainingos, un droši vien tiem, kas ir vairāk tā kā iesācēji, var uz urbānajiem vairāk braukt pilsētvidus, vai ne? Jā, es ieteiktu sākt ar urbānajiem pilsētvidas Rogainingiem, pamēģināt, kas tas ir, paņemt kādu īsāko distanci, pieņemsim 2 stundas, izstaigāt punktus, apmeklēt, iepazīt karti, kas ir vairāk tāda pazīstamāk, tā ir tāda kā topogrāfiskā karta, vai varam teikt Google Maps vai Baltic Maps, ko ikdienā visi ir redzējuši. Tur noteikti būs daudzi objekti, kurus tu vari atpazīt, tā kā pilsētā kāds iepirkšanās centrus, tad tev vieglāk ir norientēties, un ja tas tev iepatīks, tu vienmēr vari pāriet uz meža Rogainingiem, paņemt kādu garāku distanci, un tāds pamazām attīstās. Neieteikt uzreiz ņemt un piedalīties 24 stundu klasiskajā Latvijas Rogaininga čempionātā, jo tas noteikti ir liels izaicinājums, un tāpat kā uz ultramaratoniem vai 42 km Rīgas maratonu cilvēki trenējas gadu, sastāda treniņu plānu, un līdzīgi tāpat tas ir arī Rogainingiem. Sāc ar mazumiņu, pamēģini, izstāstīsim visādus knifiņus uz vietas, un te jau tu vari paņemt kaut ko lielāku, un arī lielāks izaicinājums būs. Tu esi arī viens no Izskrien Rīga skriešanas seriāla organizatoriem. Pastāsti, kādi plāni un kad sezona atklās šis skriešanas seriāls? Jā, Izskrien Rīga sezona, kā vienmēr notiks vasarā, 5 posmu garumā. Atklāsim Izskrien Rīga sezonu ar pirmo posmu Uzaras parkā, no jauna atjaunotajā Uzaras parkā. Pēc tam posmu turpināsies Meža parkā. Lucavstalā pirmo reizi būsim arī biķernieku trasē. Un arī noslēgsim sezonu Māras dīķī. Kādi jauninājumi, noteikti vairāk cilvēku, vēl labāka sacensību organizācija un fantastiski pavadītas ceturtdienu pievakaras.
Man ir sanācis piedalīties gan šajā pašā Rogaininga seriālā, gan Izskrien Rīgu, bet man dažreiz ir biedējis tas, ka Izskrien Rīgu ir šis 1 kilometra aplīts tikai un ir baigi piebāstā trase īsti. Varbūt tās kādi jauninājumi arī šajā sakrā šajā sezonā. Šogad jauninājumi ir tādi, ka pirmkārt mēs rīkosim pasākumus pēc iespējas plašākās vietās, kā Biķernieku trase. Tur ir liela trase, plaša, un arī šie apli būs garāki. Sākot no 1 līdz pat 1,5 kilometram. Centīsimies, lai dalībniekiem ir vairāk vietas, kur skriet, lai viņi izratojas un lai šis pasākums ir baudāmāks. Jo, teikšu godīgi, ar katru gadu un pieaugušo dalībnieku skaitu arvien grūtāk ir atrast tādas vietas, kur šie dalībnieki var satilpt un kaut cik ērti justies. Un Biķernieku trase, Lucavas sala, Meža parks un arī, domāju, Uzvaras parks noteikti būs tās vietas, kas ir viena no lielākajiem parkiem vai, teiksim, plašākajiem parkiem Rīgā. Un arī Māras Dīķa aplis, kas ir visiem ļoti labi pazīstams, ir diezgan plašs un cilvēki tur var justies komfortabli. Protams, ka mums ir daudz skrējēju, bet kopība jau padara to pasākumu foršu. Noslēgumā, kā tad tu pats sporto? Es pats savā brīvajā laikā dodos sporta zāli, minos ar velosipēdu, pastaigājos, vedu cilvēkus pārgājienos. Viennozīmīgi kustība un aktīva atpūta, tas ir mans dzīvesveids un izsauciens.